Kādreiz mēnesis bija daudz lielāks, kā tas ir tagad. Kādu dienu tas nolēma norāpties uz zemes. Tādā laikā, kad visi pieaugušie bija laukā strādāt, bet bērni bija palikuši iekšā spēlēties. Mēnesis norāpās lejā pa virvi, kas savienoja debesis ar zemi, nolaupīja dažus bērnus un aprija tos. Tā tas sāka darīt katru dienu, rāpties lejā un ēst bērnus. Cilvēki sāk domāt, kas ar viņu bērniem notiek, kur tie pazūd katru dienu. Un tā viņi nolēma, ka vienam ir jāpaliek lejā un jāskatās, kas īsti notiek ar viņu bērniem. Tā arī izdarījuši. Nākamajā dienā viens vīrs paslēpies banānu laukā un gaidīs, kas tad īsti notiks. Mēnesis, protams, kā vienmēr, norāpies lejā uz zemi un sācis apēst bērnus. Vīrietis, kad visi pārējie pārnākuši atpakaļ mājās, izstāstīs šo stāstu. Un cilvēki bijuši dusmīgi. Tie ņēmuši lāpas un dakšas un šķēpus un norunājuši tā, ka viņi paslēpsies, tā lai redzami ir tikai bērni, un gaidīs, kad mēnesis nokāps lejā, lai tam uzbruktu. Nākamajā dienā mēnesis, protams, kāpis lejā, paskaties apkārt, un tā kā nevienu nav redzējis, tā atlaidis savu virvi un sācis ķert bērnus. Cilvēki tūlīt pat izskrējuši no savām slēptuvēm, sākuši ķert mēnesi, daži pat pārgriezuši viņa virvi, lai tas vairs netiek atpakaļ, un mēnesis bijis pagalam. Tā gabali tika izmētāti pa visu pasauli. Bet tagad cilvēki atkal bija nelaimīgi, jo naktīs valdīja piķa melna tumsa un nekas vairs nespīdēja. Tie domāja viss kaut ko, kas varētu aizvietot mēnesi, bet nekas nebija gana labs. Tā viņi sarīkoja sapulci. Cilvēki, putni un zvēri visi sapulcējās un domāja, ko viņiem darīt tālāk. Putni ierosināja piestiprināt mēnesi atpakaļ, kaut vai mazu gabaliņu no mēnesis, un tam cilvēki piekrita. Viņi izraudzījās visspēcīgāko putnu, ērgli, lai tas uznestu mēnesi atpakaļ debesīs. Ērglis paņēma mēnesis gabalu un lidoja augstu, tomēr piekusa un atgriezās atpakaļ mēnesi, tā arī neuznāsdams līdz galam. Viņi raudzīja visādus putnus un beigās pierunāja zvirbuli, kas taisīja savu ligzdu kalnos. Zvirbulim palīdzēja petaung putns, kurš ir nedaudz mazāks kā zvirbulis un ar sarkanām krūšu spalvām. Šie abi mēnesis gabalu nesa augstu. Tas, protams, ir smags, bet šie nav padavušies. Viņi tik un tā lidojuši augstāk, pat pārsnieguši tās vietas, ko lielie putni bija pametuši. Un uzlidoja tur, kur kādreiz atradies mēnesis. Tie nolikuši to atpakaļ un nolidojuši lejā. Cilvēki atkal bija priecīgi, jo naktīs spīdēja viņa vecais labais mēnesis, kaut vai tas bija tikai maziņš gabaliņš. No tā laika, skaidrās naktīs, ap mēnesi var redzēt lielu skaistu loku. Tas, lai jums rāda, cik liels mēnesis bija sākumā.